Labvakar! Labvakar šajā brīnišķīgajā, saulainajā vakarā. Godīgi sakot, es brīnos, ja vispār kāds šeit šovakar pievienojās. Jo man liekas, ka tik skaistā laikā jau nevienam negribās iekšā sēdēt. Bet faktiski jūs jau šito visu varat noskatīties arī vakarā, vēlāk vai rīt no rīta, vai tad, kad līst lietus. Tā, pulkstens ir 7. Sākam. Pagājušā reizē, pirms nedēļas, mūsu pasākumā galvenā tēma bija atslābināšanās. Es esmu jau teikusi, ka metodas autors Beits ir teicis, ka visu redzes problēmu pamatā ir saspringzinājums. Visu, tā skaitā glaukums, katarakts, nerunājot par tūredzību, tālredzību. Un tieši tāpēc, lai atslābinātos no šīs saspringzinājuma, ir ļoti svarīgi iemācīties, kā to darīt. Pagājušā reizē mēs elpojām. Atceraties, mēs žāvājāmies tā kārtīgi. Un mēs arī veicām tādu elpošanu nopūtām. Ielpojām dziļi, un tad izelpojām ar nopūtu. Un es ceru, ka jūs arī secinājāt, ka šāda elpošana vispār ir atslābinoša un arī acis mitrinoša. Sevišķi jau vēl pēc tam pamirkšķinām acis, jūtamies ļoti labi. Es vispār ceru, ka jūs to apguvāt un šad tad arī ikdienā tā darat, ja atceraties. Un tad mēs taisījām to palmēņu, šo vingrinājumu, kur mēs uzlikām plaukstus uz acīm, acis ciet un atslābinājāmies. Palmēņs ir tas vingrinājums, kas mums sniedz vispamatīgāko atslābinājumu. Mēs atslābinām acu muskuļus, mēs atslābinām seju, mēs atslābinām kaklu, plecus, visu muguru, visu ķermeni līdz pat kāju pirkstiem. Tad, kad mēs pagājušreiz taisījām to palmingu, pēc tam mēs darījām tā, ka mēs uz tādiem īsiem mirkļiem atvērām acis, it kā nofotografējām to, ko redzam, un tas bija tāds uzzipsnījums, kuru laikā jums faktiski vajadzēja redzēt skaidrāk. Es tagad pat iedomājos, es nevaru saprast, es datorā neredzu sevi, nesaprotu, vai jūs man redzat vai neredzat, bet cerams jau, ka redzat. Jā, nu labi, es turpinu, bet kaut kā dīvaini. Redzu, ka jā, tad jau viss kārtībā. Tātad palminga laikā atslābinājāmies un pēc tam skatījāmies uz visām lietām ar tādu īsu uzplaiksnījumu, tā kā nofotografējam. Es ceru, ka vismaz daļai no jums bija tā bilde uz to mazo brītiņu skaidrāka. Un tas ir tāpēc, ka palminga laikā acu muskuļi atslābinās, un kad uz ļoti īsu brītiņu acis atveram, tie muskuļi vēl nepaspējas savilkties, vienkārši prāts vēl nepieslēdzās, lai liktu atgriezties iepriekšējā stāvoklī. Tad mēs vēl ņēmām pagājušo reizi, skatījāmies uz šo tabulu. Es jums teicu, lai jūs apmēram iegaumējat, kāda viņa izskatās, tad aiztaisījām acis ciet un iztēlē skatījāmies šo tabulu un iztēlojāmies, ka redzam burtu skaidri. Šī iztēlošanās ir ļoti vērtīga lieta, kas ir jāapgūst katram, jo redzes atjaunošanai tas pat tiešām ir svarīgi. Ir cilvēki, kas saka, nē, es nevaru to iztēloties, ko tu stāsti. Nu, mīļiši, ir jāmācās. Atceramies, ka bērnībā varējām iztēloties jebko, un mūsu rotaļas un visādas izdarības bija lielā mērā saistīts ar iztēli. Nebija problēma iztēloties, ko vien vajag, pie tam vaļējām acīm.
Tātad iztēle ir jātrenē, jāmācās, un tieši iztēle ir tā, kas fantastiski palīdz atjaunot redzi. Tagad uz pavisam mazu brītiņu uzliekam rokas, sarīvējam. Uzliksim uz mazu brītiņu, mums nebūs elkoņi jāatbalsta, uzliekam plaukstus uz acīm, aizveram acis ciet, sajūtam, ka tās nav piespiestas, un atslābinam, atslābinam, atslābinam. Atslābinam acu muskuļus un apzināmies, ka mēs ļaujam tam notikt, apzināmies, ka acu muskuļi patiešām atslābinās, un acis jūtās ļoti labi, jo tagad tām nekas nav jāredz, šī melnā tumsa ir atslābinoša. Dažreiz arī pavisam īs brītiņš palmīga dod acīm atslābinājumu. Un tagad lēnām noņemam rokas nost, un drusku tā pagrozam galvu uz vienu uz otru pusi, un tad mirkšķinot taisam acis vaļā, un taisam tādus īsus skatienus, acis ciet, nofotografējam, acis ciet, nofotografējam, un skatāmies, kā jūtamies. Nu, tas ir tas veids, kā mēs lietojam palmingu, kā mēs viņu veicam. Tagad ejam tālāk pie šodienas tēmas. Es biju uzrakstījusi, ka šo tabulu jums vajadzētu izdrukāt. Varbūt kāds nepamanīja, varbūt nebija iespējas izdrukāt. Jūs, protams, viņu varat atvērt arī datorā, lai skatītos, bet ideāli būtu, ja jūs viņu tagad varētu kaut kur piestiprināt vai piesliet pie sienas, pie skapja durīm, vienalga kur. Tādā attālumā, lai jūs, piemēram, šo un šo kaut cik redzat, un, teiksim, kādu rindiņu neredzat īsti skaidri. Kamēr es tagad runāju, mēģiniet to tabulu kaut kur pielipināt, kaut kā, ja jums nekas cits nav, paņemiet kožļanīti, pielipiniet, bet gan jau ir kāda liplenta, kāds skočs, kaut kas tāds. Pielipiniet pie sienas, mēs uz tām tabulām skatīsimies, un tas jums būs ļoti noderīgi. Kamēr jūs vēl meklējiet, kā viņu pielipināt, es eju tālāk un stāstu. Šīs dienas tēma – kustīgums. Mēs jau droši vien visi zinām, ka kustība ir tā, kas mums nodrošina dzīvību. Bez kustības nav dzīvības. Ja mēs sāktu arvien mazāk kustēties un beigās apgultos un vispār vairs nekustētos, es domāju, ka diezgan drīz mēs piedzīvotu aiziešanu uz citu pasauli. Tā diemžēl ir. Amerikā ir veikts plašs pētījums par to, kas galvenokārt ietekmē cilvēku veselību un arī redzi ar gadiem, novecojot. Un, lai cik dīvaini tas varbūt arī neliktos, tur ir garš saraksts par kaitīgām vielām un kaitīgiem paradumiem un visu ko, bet tas, kas izkristalizējās kā galvenais, ir rafinētais cukurs, baltie milti, sliktie tauki, bet pāri visam mazkustīgums. Un jo vecāka mēs kļūstam, jo vairāk mums ir jādomā par to, ka mums ir jākustās. Jaunībā vai, teiksim, bērnībā, gan jau jums ir pašiem bērni vai mazbērni, un jūs redzat, cik viņi var nerimtīgi lēkāt un dancot un trakot, un tad, kad ir jāiet gulēt, mani mazbērni, piemēram, saka, bet vai es varu maz drusciņu vēl palēkāt? Nu, lēkā, Dievs ar tevi, bet mēs nevaram iedomāties, ka mēs tā gribētu, vai ne? Jo mēs jau esam palikuši tādi stīvāki, tādi slinkāki. Un šis mazkustīgums, diemžēl, ir tas, kas grauj mūsu veselību un grauj arī mūsu redzi. Pamēģinam tagad tādu lietu. Izvēlieties kaut kādu objektu savā telpā, uz kur jūs varat skatīties, kas ir labi saredzams, un tagad skatieties uz viņu, skatieties, nekustiniet galvu, nemirkšķiniet acis, tā stingri, pamatīgi skatieties, vēl, un sajūtiet, ka tā bilde aizpeld. Un tad ieelpojam, pamirkšķinam, pasmaidam, un attēls noskaidrojās.
Šāds skatīšanās veids skaidri apliecina, cik tas ir kaitīgs redzēji. Ja mēs ar tādu sastingušu skatienu uz kaut ko skatāmies, attēls kļūst neskaidrs, acis sāk graust un sāpēt, un nekāda jēga no tā visa nav. Šāda sastingusi, nekustīga skatīšanās ir ļoti slikts paradums. Mēs tagad apgūsim vienu vingrinājumu, kas mums iemācīs, kā kustēties un atslābināties, un kā uzturēt kustīgumu acīs. Vispirms mēs drusku iekustināsim kakla muskuļus. Pagriežam galvu uz vienu pusi, mierīgi, lēni, uz otru pusi. Atkal pagriežam uz vienu pusi, atkal uz otru pusi, un vēl vienreiz, un tā pastiepam drusciņu uz otru pusi. Tad paceļam galvu drusku uz augšu, bet nevajag ļoti atgāzt atpakaļ. Vienkārši drusku pacelt uz augšu, tad smuki nolaižam uz leju droši varam paliekt galvu, atkal drusciņu uz augšu, atkal drusciņu uz leju, atkal uz augšu, atkal uz leju, un tad drusciņu vēl tā pāpļojam, pie reizes arī ielpojam. Ielpojam, izelpojam, ielpojam, izelpojam. Tad vēl izkustinām plecus, varam vēl visas rokas pakustināt, pāpļot, sagatavojam ķermeni kustīgam vingrinājumam. Tā, tagad, mīļie, ceļaties visi kājās. Es to nedarīšu, jo man te ir maz telpas un es nevarēšu tad neko parādīt, bet vingrinājums ir šāds. Nostājamies ar kājām plati, kā 40 cm, 50 cm platumā. Tas ir tāds kārtīgs plecu platums. Pagriežamies uz vienu pusi pa 90 grādiem ar visiem pleciem, gurniem, galvu, un pēc tam lēni uz otru pusi. Atkal uz vienu pusi. Un uz otru pusi. Pie tam, tad, kad griežaties pa kreisi, labais papēdis atceļās no zemes. Tad, kad griežaties pa labi, kreisais papēdis atceļās no zemes. Tas ir dabiski, jo ja mēs tās kājas iedzenam grīdā, tad mēs tā īsti nevaram pagriezties. Šī griešanās nav mugurkaula vērpšana. Nevajag griezties vairāk kā pa 90 grādiem. Vienkārši uz vienu pusi, uz otru pusi. Šai kustībai ir jābūt ne pārāk ātrai, bet ne arī pārāk lēnai. Viņai ir jābūt tādai, kas pati pa sevi izraisās. Ja jūs pagriezīsieties un sastingsiet, tad tas būs saspringzinājums. Vajag to galējo punktu iedomāties kā tādas šūpoles. Aiziet uz vienu pusi, aiziet uz otru pusi. Kas notiek ar rokām? Par rokām neko nedomājam, neko ar viņām nedarām, bet ļaujam viņām vienkārši plivināties. Iedomājieties, ka viņas ir tādas smagas, slapjas lupatas un vienkārši karājās. Un ieņem tādu stāvokli, kā viņām inerce liek kustēties. Tā, turpinam mierīgi grozīties. Es tagad apstāšos, bet jūs turpiniet grozīties un pamaniet visu, kas nonāk jūsu redzes laukā. Jums telpā noteikti ir kāds grāmatskapis, varbūt kāda bilde, kāda puķe, kaut kāds pulkstenis, jebkas. Visu to, ko jūs redzat, piefiksējiet, skatieties, saskatiet to, ko jūs redzat. Un visu laiku turpinam grozīties. Turpinam grozīties. Tagad paņemam priekšā šitā dūri ar īkšķi, turpinam grozīties un skatāmies uz to īkšķi. Skatāmies visu laiku uz īkšķi, mierīgi grozamies. Jūs varat arī drusku ātrāk vēzēties, ja jums patīk. Tātad visu laiku skatāmies uz īkšķi. Var gadīties, ka kādam drusku sāk reibt galva. Elpojiet dziļi. Tas, ka jums tagad reibst galva, nozīmē tikai to, ka jūs ikdienā skatāties pārāk stingi, pārāk cieši, un tāpēc jums šī skatīšanās rada nelabumu. Ja jums ļoti grūti
taisiet drusku īsākus tos vēzienus, bet nepārtrauciet. Nu, ja ir šausmīgi slikti, tad pārtrauciet, bet esiet neatlaidīgi. Tā. Turpinam vēzēties ar to īkšķi. Un tagad sākam pamanīt, ka skatoties uz īkšķi, viss tas, kas atrodas telpā, fonā, it kā iet uz pretējo pusi. It kā. Faktiski jau stāv uz vietas. Jums ir jāpanāk šī ilūzija, jāspēj saskatīt, ka viss pārējais it kā iet uz pretējo pusi. Varat arī nolaist rokas brīdi, aizvērt acis, turpināt vēzēšanos un iztēloties, kā jūs redzat, kā viss telpas fons, visas lietas it kā iet uz pretējo pusi. Tas ir kaut kas līdzīgs tam, kā jūs saskatāt visu, kas it kā nāk pretī, kad jūs braucat ar mašīnu. Kaut kas tāds apmēram. Turpinām vēl vēzēties ar acīm ciet. Vēl pavēzējamies. Tā, tagad apstājamies, attaisam acis vaļā. Un tagad paklausieties vienkārši. Galvenā ideja šajā vingrinājumā ir tā, ka jums ir jāspēj saskatīt, kā viss iet uz pretējo pusi, kad jūs grozat galvu. Bez tā īkšķa jums ir jāspēj saskatīt. Ja jums tas uzreiz neizdodas, nav nekāda traģēdija, bet tas ir jātrenē. Šie lielie vēzieni, šo vingrinājumu sauc lielie vēzieni. Un tā grozīšanās un skatīšanās uz īkšķi, tā izrādās trenē šo atbrīvoto skatīšanos. Es jau teicu, ja kādam ir nelabi vai vispār grūti to vingrinājumu veikt, tas nozīmē, ka jūs skatāties ar ļoti tādu sastingušu skatienu. Un šis vingrinājums, lielie vēzieni, interesantā kārtā uztrenē jūs skatīties brīvi, un tiem, kam ir tā saucamā jūras slimība, viņi tiek no tās vaļā. Man pašai ir tāda pieredze, kad es biju maza, es nevarēju braukt ne ar mašīnu, ne autobusu, pat ne ar trolejbusu, tramvaju, pat ne ar zirgu. Man palika nelabi no visām tādām kustībām. Un es biju ļoti nelaimīga par to un apzināti trenējos visu skolas laiku, pamazām uztrenējos tik tālu, ka varēju braukt ar visādām mašīnām. Bet es tā dzīvoju vienmēr tādās bailēs un arī lietoju tabletes, un es nevarēju lasīt nevienā mašīnā, ne autobusā. Bet tad, kad es jau biju kādu laiku noņēmusies ar šo redzes atjaunošanu un konkrēti tieši ar šiem lielajiem vēzieniem, tad es pēkšņi atklāju, ka man vairs nav šī nelabuma. Ka es varu mierīgi jebkurā transporta līdzeklī lasīt, un ka varu pat braukt ar kuģi pa viļņiem. Tas man bija liels atklājums, un tas vienkārši apliecina to, cik šis vingrinājums ir atslābinošs un pareizu skatīšanos veicinošs. Tā. Šis vingrinājums bez tam arī ļoti sakārto muguru, atslābina visu mugurkaulu, un daudz cilvēku saka, ka veicot vakarā šādu vingrinājumu, viņiem ļoti labi nāk miegs. Es ar bezmiegu nemocos, tāpēc savas pieredzes man nav, bet jūs varat izmēģināt tieši pirms gulētiešanas šādu vingrinājumu. Un tagad mēs šo vingrinājumu turpināsim drusku savādākā veidā. Tagad lietosim tabulu. Es ceru, ka jūs esat kaut kur viņu pielipinājuši, un ja ne, tad kaut kur varbūt pieslieniet, lai jūs varat uz viņu skatīties. Un tagad dariet tā. Kā lai es jums parādu? Šitā es parādīšu. Turiet īkšķi starp tabulu un sevi. Skatieties uz īkšķi un groziet galvu. Tabulai vajadzētu iet uz pretējo pusi, burtiem uz pretējo pusi. Es ceru, ka jums izdodās. Bet tagad, tāpat turot, skatieties uz tabulu un groziet galvu.
Un tagad īkšķim vajadzētu iet uz vienu pusi, uz otru pusi. Īkšķim vajadzētu būt kustīgam un tabulai nekustīgai. Izmēģiniet. Tā īsti nevar parādīt. Tātad turam vai pieslienam tabulu, noliekam īkšķi pa vidu starp tabulu, nu sev priekšā. Un skatāmies uz tabulu un grozam tikai galvu. Un pamanām, kā īkšķis staigā no vienas puses uz otru pusi. Šādā veidā mēs trenējam to kustīgumu. Lai mēs varētu dabūt to sajūtu, ka tad, kad mēs uz kaut ko skatāmies un grozam galvu vai grozamies paši, tad viss pārējais iet uz pretējo pusi. Bet tagad to pašu tabulu turpat kaut kur turiet vai pieslieniet. Un tagad mēs uz viņu skatīsimies bez īkšķa, tikai grozot galvu. Es pieņemu, ka jūs varat kaut kur nolikt to tabulu tā, ka, piemēram, šie divi ir skaidri un trešā rindiņa varētu būt neskaidra vai ceturtā. Nu, izdomājiet paši, un ja jums ir kāda rindiņa, kas ir neskaidra, nu, pieņemsim, ka trešā rindiņa neskaidra, D, E, F, G, bet jūs varat citu rindiņu izvēlēties. Un tagad groziet galvu, mirkšķiniet acis un lūdzu arī elpojiet un vērojiet, skatieties līdzi manai pildspalvai. Tātad šeit un šeit. Groziet galvu līdzi šādi. Uz vienu pusi, uz otru pusi, uz vienu pusi, uz otru pusi. Un ievērojiet, ka es drusciņi saīsinu to amplitūdu, jūs visu laiku skatāties līdzi pildspalvai. Amplitūda kļūst arvien īsāka un arī drusku ātrāka, un pamazām arvien īsāka un beigās uz 2 burtiņiem šitā ātri. Un te vajadzētu iestāties tam, ka jūs tos burtus redzat skaidrāk. Ja jūs viņus jau tāpat redzat skaidrāk, ņemat kādu zemāku rindiņu, un tātad sāciet no lapas malas uz otru malu, uz vienu pusi, uz otru pusi. Sākumā plata tā amplitūda. Un tad pamazām saīsiniet īsāku, 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 vēl, beigās visam īsu un redzam. Varbūt jums uzreiz tas neizdosies, bet šis vingrinājums arī ļoti labi parāda to, ka kustinot galvu un acis mēs varam skaidrāk saskatīt. Pamēģiniet kādreiz tādu joku, kad jūs, piemēram, stāvat, nu, teiksim, pieturā gaidat tur trolejbusu, tramvaju, autobusu. Un viņš ir vēl diezgan tālu. Jūs nevarat īsti precīzi saskatīt, kas tas ir pa numuru. Un tad skatieties uz viņu, un šitā vienkārši groziet galvu, mirksiniet, bišķiņ vēl smaidiet un skatieties, un viņš jums noskaidrojās. Tāpat jūs varat arī varbūt tepat savā telpā uz kaut ko skatīties, vai ārā pa logu, un saprotiet paši, ka tā skatīšanās tiem, kas ir tuvredzīgi, tātad, kas labi redz tuvumā, jūs lūdzu skatieties uz kaut ko tālāku, ārā pa logu, kas ir neskaidrs. Un šādi grozot galvu un kustinot arvien ātrāk, jums tā bilde noskaidrosies. Savukārt tie, kas ir tālredzīgi, tālumā redz labi. Paņemiet kaut kādu tekstu diezgan tuvu un skatieties uz to tekstu, groziet to galvu, kamēr jums kļūst burti vai kaut kāds objekts skaidrāks. Saprotiet, ka jums ir jātrenē tas, kas ir jūsu vājā vieta. Tālredzīgie trenē redzi tuvumā. Tuvredzīgie trenē redzi tālumā. Es vēlreiz atkārtošu, cilvēki paši parasti nesaprot, vai viņi ir tuvredzīgi vai tālredzīgi. Atcerieties, tuvredzīgs redz tuvumā. To jau pats nosaukums pasaka. Savukārt tālredzīgs redz tālumā. Tātad jums jātrenē tas pretējais variants. Tā. Šī skatīšanās ar tādu kustīgumu būtu jāsaglabā arī ikdienā. Nestāviet sastinguši, nekustīgi un blenžat kaut kur un brīnaties, ka nevarat saskatīt vēl ar piemiegtām acīm. Nē,
kustamies brīvi, grozam galvu, kustinam acis, mirkšķinam, elpojam, esam dzīvi, atvērti un redzēt griboši. Un tad jūs arī redzēsiet, nesastingstiet, neblenziet, neskatieties tā cieši, nekustīgi. Acu kustīgums ir viens no svarīgākajiem nosacījumiem, pie tam acis veic arī vēl tādas tā saucamās sakādiskās kustības, kad mēs uz kaut ko skatāmies. Mēs jau domājam, ka mēs tā vienkārši uz kaut ko skatāmies, bet zinātnieki ir speciāli apertūru secinājuši, ka tā skatīšanās ir šitāda, tāda sīka vibrēšana, un pie tam, ja skatās uz cilvēka seju, tad tā zīmēšana ir vairāk, teiksim, uz vienu aci, otru aci, deguni, muti, pārējo seju tā nē. Tās kustības, šitās sīkās kustības, mēs viņus nejūtam. Viņas sauc par sakādiskām acu kustībām, un viņas ir ļoti svarīgas skaidra attēla iegūšanā, bet mēs viņas nevaram apzināti veicināt, bet tas, ko mēs varam darīt, atslābt. Ļaut acīm brīvi kustēties, atslābināt visu seju, visu tādu patīkamu, vieglu noskaņojumu un vienkārši ļaut attēlam ienākt acīs. Un tad šīs sakādiskās kustības arī darbojās pietiekami aktīvi. Tātad saglabājiet ikdienā kustīgu skatienu. Mēs par to vēl runāsim turpmākajās nodarbībās. Turpiniet elpot, kad atceraties pietiekami dziļi ar šo nopūtu. Pastrādājiet ar šo ABC tabulu. Ja jums tie, kas ir tālredzīgi, un jums šī tabula vienkārši ir par lielu, un jūs nekur nevarat viņu nolikt tā, ka neredzētu kaut ko, uztaisiet viņu mazāku, uzkopējiet uz A5, vai pat vēl mazāk, un tad nolieciet kaut kur tā, ka jums ir grūti skaidri saskatīt, un tad trenējieties šos mazos vēzienus. Atceramies, ka visa šī metode, par kuru es runāju, ko es mācu, ļoti uzsver to, ka mums acu muskuļi nav jātrenē. Viņi ir jau ļoti spēcīgi. Mums viņi ir jāatslābina. Un to mēs darām ar dažādām elpošanām, ar palmingu, ar šiem lielajiem vēzieniem, ko mēs taisījām, un arī mazajiem vēzieniem. Tas viss nodrošina tādu kustīgu atslābināšanos un vieglu redzi, tādu patīkamu. Mēs vienkārši ļaujam sev visu saskatīt. Tā, tas arī šodien viss. Skatieties atkārtoti, ja jūs kaut ko nesapratāt, pamēģiniet vēl un vēl šos vingrinājumus, un es domāju, jūs viņus varat tā piekopt jau tā kā tādu paradumu, skatīties šitā grozot galvu, mirkšķinot acis un smaidot. Paldies par uzmanību, lai jums jauka šī nedēļa. Uz tikšanos pēc nedēļas.